Jā, pasaulē ir noteikti daudz pašvaldību, dažādi dati par to, ka vairāk nekā 60, kas izmanto kādu mākslīgā intelekta risinājumu, un pēc OECD datiem arī to, ka tieši cilvēku resursu trūkst. Tas lielā mērā to arī mudina un stimulē to, ko mēs dzirdējām arī šeit par to, cik izmaksā viens darbinieks un cik var ietaupīt, ja iesaistās kādas sistēmas. Nu, ļoti svarīgi, lai MI kļūst par kolēģi. Nevis par konkurentu, jā, bet pašlaik cilvēks pašlaik vēl ir tas, kas izlemj, vai būs kolēģis, vai saprotošs, vai sadarbīgs. Bet varbūt izējam tādu mazo aplīti cauri, burtiski vienā teikumā vai pāris. Kā jūs saprotat, kas ir vieda pašvaldība, kur tās vieduma pazīmes? Kā izskatās, ka tas mērķis ir nesasniegts, bet kad jau var runāt par pašvaldības viedumu? Varbūt tad tiešām sākam arī no lietas. Es nezinu. Man liekas, ka mēs esam viedi. Esam ļoti noelektronizējušies. Man liekas, tad, kad es sāku, tā nebija. Jā, droši vien, kad mazāk ar papīriem staigājam, vairāk to laiku veltam citiem procesiem, nevis aiznest uz blakus kabinetu. Tā. Jā, Sandra? Viedi, tas ir gudri, tas ir saimnieciski, tas ir efektīvi. Te uzreiz definīcija tika piedāvāta. No bankas puses skats varbūt arī dzen. Var skaļi, bet ja jau mums ir tehnoloģijas, tad varbūt labāk sadzirdams būs. Man liekas, jūs abas tieši to arī minējāt. Mana nodaļa nodarbojās ar to, kā mēs meklējam lieko. Tad to, ko nedarīt. Tad manā uztverē, es gan esmu pašvaldības lietotājs, bet ja mēs runājam no organizācijas, tad tas būtu par to, kā nedarīt kaut ko tādu, kas ir bezjēdzīgs, kas nerada pievienoto vērtību. Un pievienoto vērtību nerada ne tikai ārējam klientam, bet jums. Jo mēs katrs esam iekšējais klients. Ja? Jūs radat kaut kādu, ražojat kaut kādu darbiņu, vienalga, vai tā ir forma, vai tas ir kaut kāds process solis, ko saņem nākošais. Tad es kaut ko sagatavoju, atdod jums, jūs tālāk, ja? Tad kaut kāds inputs tiek dots tur, un tad tas būs outputs. Ja? Atvainojiet par anglisko, bet man tas latviskojums šiem vārdiem abiem nav atrasts labāks, veiksmīgāks. Bet doma ir tāda, ka vai tas, ko es dodu tālāk, vai tas vispār kādam ir vajadzīgs, varbūt tas ir apaudzis uz sūnu gadiem ilgi, sen, ja, un nav vajadzīgs. Ja. Tā ir tā īsā atbilde, bet man ir vēl ko teikt. Zinot, kā mums ir teksta redaktori latviskot, varbūt labāk arī nevajag. Tad input un output ir vienkāršāk reizēm nekā varbūt ienāktne vai izzeine, piemēram, varētu kaut kā. Tas būtu drusku tā. Daini, cik Latvijā ir viedas pašvaldības? Cik viedums spiežas ārā pa šūnām, ja? No malas skatoties? Gribētu teikt, ka absolūti visas pašvaldības ir viedas. Jautājums, kāds ir vieduma līmenis? Bet, ja skatīties no tāda pašvaldības vieduma, es arī domāju, tas varbūt atslēgas vārds ir efektivitāte no tā, cik viņas, teiksim, labi organizē to savus iekšējos procesus. Plus es tam viedumam varbūt pielikt klāt šo te IT piesitienu par to, ka, teiksim, cik viņas seko varbūt tām mūsdienu tendencēm un arī iet kopsolī ar iespējām, ar nozarei notiekošo un tā tālāk. Līdz ar to, tā būtu varbūt mana tā vieduma definīcija, bet es teiktu, ka jā, kad es gribu ticēt, ka visas pašvaldības kaut kādā līmenī ir viedas, bet katrai varbūt ir tās savas iespējas un realitāte. Vietas droši vien nav tas pats, kas digitāls 100% vai neturas tās par efektivitāti, nevis tikai par elektronisko rīku lietošanu. Iespējams, saistībā ar to arī viens jautājums uzreiz, varbūt tematiski iestarpinot un auditorijas, vai digitāla pašvaldība ir tikai elektroniska dokumenta aprite, vai arī vieda risinājumu integrējot MI savā ikdienā, automatizējot funkcijas. Droši vien, ka digitāla pašvaldība jau var būt vienkārši elektroniska, bet vieda pašvaldība tad ir ar šo pārēju. Man liekas, es par tiem digitālo aspektu arī vienu tādu pamatēzi iedošu, un droši vien tas saskar arī par šo mākslīgo intelektu, jo, redz, digitālam ir vieta tur, nerunājot par situācijām, kur mums viņu uzliek par pienākumu kaut ko lietot, bet, teiksim, digitālam vienmēr ir vieta būt tur, kur digitālais dod ekonomiju pret savādāku darbošanos.
Un, ja teiksim, mums ir kaut kāda situācija, kur digitālais ir patiesībā dārgāks nekā, teiksim, analogais, nekā, teiksim, nolikt cilvēkus un darīt šo darbu manuāli, tad droši vien tā varbūt nav tā vieta, kur tam risinājumam tādam ir jābūt. Tas līdzīgs ir kaut kas ar mākslīgo intelektu. Jā, Es varētu piebilst divas tēmas. Viena lieta par to, ko Dainis tikko minēja, par to kvantificēšanu, kāds būs efekts. Jo divi piemēri. Viens piemērs ir, es saprotu, ka arī pašvaldībās jūs izmantojat elektroniskos kaut kādus risinājumus, par kuriem ir jāmaksā. Un tad jautājums ir, mums ir līdzīga situācija, piemēram, posttermināli, ko tirgotāji izmanto. Ja? Un tas parasti attiecās ne uz lieliem tirgotājiem, jo viņi vienkārši to nevar atļauties manuāli pēc tam apstrādāt datus, bet par nelieliem. Un tieši tāpat arī mums ir par nelieliem uzņēmumiem. Jo ideja tāda, viņi skatās, viņi bankai maksās procentu, baigi dārgi. Bet ja tu sarēķini pēc tam, jo jūs zinat, cik jums maksā darbinieks, jūs zinat viņu algu, jūs varat apzināt, cik izmaksā tas manuālās darbības, piemēram, 20 minūtes no tās algas dienā būs kaut kāda kvantificējama eiro summa. Tad pretstatīt to, cik jums patērēs tās manuālās darbības stundās uz to darbinieku skaitu pret to, ko jūs samaksāsiet komisijās. Un tad var skatīties, ir vērts vai nav vērts. Nevis vienkārši pateikt, šis ir dārgi. Tā doma tāda skatīties kopsakarībās. Un otra lieta ir par digitalizācija. Mums bija tāds kādu laiku atpakaļ. Tādi gadījumi reti, bet bija viens tāds, ka viena nodaļa, arī neliela nodaļa, izdomāja izmantot robotu. Mums ir standartizētas darbības, kur arī tiek iesaistīti roboti. Un super ideja, nodaļa aizskrien uz robotikas nodaļu, mums ir forši, tagad taisam analīzi, cik tas konkrēti, kādas darbības, aprakstam detalizētu procesu un konstatē, ka patiesībā izmantot šai konkrētai darbībai robotu ir daudz dārgāk nekā pieņemt darbā vai joprojām uzturēt jaunākos speciālistus vai studentus, kas izmaksā lētāk. Mazliet aplausiens, jo mēs neesam automatizēti, ja? Bet ideja tāda šeit par to ietekmi uz. Jā, protams, pēc kaut kāda laika iespējams arī viņus automatizēs, ja? Bet doma tāda, ka to... Un vēl viena lieta, ko es gribētu noteikti teikt, es klausījos arī, kad jūs abas runājāt, un arī mūsu organizācijā ir tas ļoti izplatīts. Tā, mums vajag automatizēt, robotizēt, mākslīgais intelekts, mums vajag IT resursus, tā, resursi ir maz, viss slikti, tā, prioritizējam šito, bet, un man tagad jums jautājums visiem, kā jūs domājat, cik pakalpojumu sfēras uzņēmumos, tas gan ir Eiropas pētījums, viņš joprojām ir aktuāls, bet principā tam nav nozīmes, vienkārši psiholoģiski padomāt, cik daudz pakalpojumu nozarē var uzlabot procentuāli bez IT. Kā jums liekas? Auditorijas, cik procentuāli, cik tas potenciāls? Skaļāk vienkārši. 10 izskanēja. 10? 50? 60 un vairāk. Saprotiet? Un te es gribu vienu lietu teikt, jo ar ko mūsu nodaļa arī nodarbojās, mēs skatāmies, jo visur, kur iesaistīts cilvēks, tur visur rodās liekas darbības. Jums ir dažādi veidi, kā mēs atdodam, pasniedzam, iesniedzam, sagatavojam un tā tālāk. Ja tas nav automatizēts, ja? Kā notiek lēmumu pieņemšana, cik bieži mums notiek sapulces, kur apspriež vienu vai otru lietu. Saprotiet, tas viss ietekmē. Un lieta skatīties no sākuma arī uz tām ne-IT lietām, kuras var sakārtot. Jo pēc tam ir mans klasiskais teiciens, mazliet būšu rupja. Es atvainojos, ja jūs sūdu digitalizēsiet, tas būs digitalizēts sūds. Tā ir šī, jā. Jā, crap in, crap out. Var teikt, vai haoss arī tā vietā. Bet idejas tāda, jā, tas, kas bija, tas tikai iegūts par formu, jā. Bet varbūt uzreiz sazamējam ar kādu konkrētu par e-rēķiniem. Arī iepriekš jau Liena stāstīja par to praktisko pieredzi. Vairāk kā 72%, jā. Es saprotu, e-rēķini no visiem tiem
60 ar kaut 60, man likās 70. Bet, nu jā, katrā gadījumā bija 11,000 tur 9 mēnešos. Un, nu, kā izdodas, teiksim, ar uzņēmējiem šīs elektronizācijas aktualitātes salāgot? Kā viņiem izdodas? Jo tas konkrēti rēķinu ieviešana, ka obligāti, es saprotu, ir palikt uz priekšu no valsts puses atlikta. Tad kā ir ar tādu a prioru atsaucību šīm inovācijām? Kā jau es teicu, mums īstenībā viss bija sakārtots. Mums rēķinus lika sistēmā, saskaņošana bija sistēmā, un viss bija kārtībā. Rēķinus pirmie mēneši, tas tā kā, ja pamanījāt, pie rēķiniem bija viena no skaistākā dabas rezervāta bildēm, bet purvs. Es viņu izvēlējos apzināti. Es nevaru teikt, ka mums jau ir uzlabojumi vai ka mums kļūs vieglāk. Rēķinus vēl joprojām ir tādi uzņēmēji, kas mums ir ar rīkojumu noteicis, ka jaunajos līgumos ir obligāti jābūt atrunai par rēķiniem un tikai uz rēķinu adresi. Tikai. Savādākus līgumus neslēdzam. Un jau pie līguma slēgšanas uzņēmējs pats, ka nebūs. Gribi slēdz, gribi neslēdz. Nebūs. Vai arī vienkārši piezvanu vadību un pasaka, Liene, samaksā to PDF-u. Jo nebūs. Nebūs tev e-rēķina. Nu, nebūs visiem uzņēmējiem tādas grāmatvedības programmas. Un tas darbs, ko mēs kā pašvaldība esam ieguldījuši, lai apmācītu uzņēmējus, mums ir sagatavs. Mūsu uzskaitvežiem, kas ievada e-rēķinus sistēmā, ir prezentāciju sagatavs. Kā uzņēmējiem reģistrēt e-adresi? Tas nekas, ka likums jau bija sen, ka visām juridiskām personām jābūt e-adresei. Piedodiet, mēs apmācam juridiskas personas, kā izveidot e-adresu. Jūs nopietni, kā man patīk, es redzu galvas, kuras šitā kustās. Jo tas nav jādara maniem grāmatvežiem. Mēs apmācam uzņēmumus, kā e-Latvijā uzrakstīt e-rēķinu. Mēs sūtam sagatavotās prezentācijas aprakstus. Mēs no valsts sagatavotajām prezentācijām uztaisam mazas prezentācijas, kur ar pirkstu ir iebakstīts, kur tev kas ir jāievada. Mums ir uzņēmēji, kas atnāk uz pašvaldību un ar maniem grāmatvežiem uzraksta to rēķinu pašvaldībai. Tas ir normāli. Tas ir ļoti efektīvi, kā izklausās. Bet, tas ir tik efektīvi. Protams, ka tie ir reti gadījumi. Tie ir tādi, tā kā tad, kad man to stāsta, man arī tā, wow, baigi forši, visi esam gatavi rēķinu ieviešanai. Manā pašvaldībā nē, uzņēmēji nav gatavi. Īsi te vēl par to, vai reģistrē sistēmā Madonā katras iestādes lietvedis vai arī centralizēti e-rēķinus? Tas, ko es teicu, ka mums nav pamata DVS lietvaris, mums pamats ir Namejs, tādēļ mūsu e-adrese atrodas Namejā. Mums Namejā vispār neinteresē rēķini. Man vienalga, ka viņi Namejā ienāks. Tādēļ mums ir savādāks risinājums. Mums ir mūsu e-adresei apakšadrese priekš e-rēķiniem. Pa lielam jau vajadzēja to nokomunicēt, un tad visos līgumos, un arī mēs lūdzam, lai sūta uz e-rēķinu e-adresi. Un tādēļ, kad katrai iestādē jau ir Nameja e-adrese, mēs netaisīsim katrai iestādē e-rēķinu e-adresi. Tādēļ e-rēķinu e-adrese ir uz novadu viena, visi rēķini krīt vienā čupiņā, un tad ir šobrīd pilnīgi visus rēķinus apstrādā 2 darbinieki, kas dara tikai un vienīgi to, kas ievada sistēmā e-rēķinu, izvēlas, kas viņu skaņos. Paldies ministrijai, kas ievies e-rēķinus, neuzlika obligātu lauku struktūru vienības kods. Zinot, ka pašvaldībām, piemēram, kā manai, ir 80 struktūru vienības minimums, nerunājot par visādām tāmēm vai no kādiem budžetiem maksāt. Super, jā, nav šis obligāts lauks. Tādēļ mēs vienkārši visiem uzņēmējiem lūdzu norādiet, kā uz to dīvānu nopirka vai kam jūs to pakalpojumu sniedzāt, jo pēc tam uzzināt, kuram viņš ir jāskaņo ar sarežģīti. Bet jā, to izdara 2 darbinieki, kas viņu pati e-apakšadrese ir sasaistīta ar lietvaru. Viņš iekrīt lietvarī, viņš paņem no lietvaras, saliek plūsmu un palaiž uz saskaņošanu. Es ceru, ka atbildi izskanēja. Vēl tikai tāda replika īsi par to, ka, acīm redzot, redz, ka varam iztērēt miljonus sabiedriskajās attiecībās popularizējot e-adresi, bet, kā šitā ir šo tēmu. Es tikai īsi gribēju pateikt, ka tas nav tikai pašvaldībās, tas mums ir sabiedrībā kopumā, un tad, nezinu, ar tādu ideju, kā es ar savu komandu, mēs
mēs sākam uzskatīt, ka būsim skolotājs viens otram, vienkārši palīdzēsim šajā, kaut kādā veidā palīdzēsim viens otram. Es domāju, jūs varat tikai lepoties, ka jūs esat kompetenti un varat izglītot. Kas ir nākamie soļi, Daina, par to, lai šie e-rēķini kļūst nevis no nebūs līdz reka būs, vai arī ir, varbūt jau? Jā, es par e-rēķiniem arī tā kā to mūsu viedokli. Tad, kad mēs pēc pašvaldību lūgumiem gatavojam statistiku par to, kādi uzņēmumi un kādi ir piestādījuši pašvaldībām e-rēķinus, man ir tiešām prieks redzēt, ka vienmēr statistikas augšgalā ir ZZ dats, respektīvi mēs bijām vieni no pirmajiem, kas paši piestādījām pašvaldības rēķinus, pašvaldībām rēķinus par mūsu pakalpojumiem tieši e-rēķinu formātā, jo mēs arī pārstāvam to viedokli, lai kaut kas vispār sāktu strādāt, tas ir jāsāk lietot. Tas, ko es e-rēķinu kontekstā faktiski gribu varbūt pāris lietas no mūsu puses minēt, tad viens ir tas, ka, protams, mums ir svarīgs formāts, kādā veidā var sistēmas savā starpā sazināties. Tas ir ļoti svarīgi, lai šis formāts būtu vienots, un paldies Dievam, ka mēs 19. gadā jau šo formātu esam pieņēmuši. Žēl, ka jau šodien 25. gads. Bet otrs, tas, kas varbūt ir tas svarīgākais, tas, kas nedaudz pavīdēja Lienas minētajā, mums ir svarīgi vienoties un panākt tādus spēles noteikumus, pie kuriem mēs pašlaik arī ar industrijas spēlētājiem strādājam, lai tas ne tikai būtu faktiski kanāls, kā tā informācija tiktu nodota, bet tas ļautu arī šo rēķinu aprites procesu pilnveidot. Tieši tā, lai tur lai varētu strādāt kaut kādas automātikas ar maršrutēšanu, kur tam rēķinam aiziet, vai viņu skaņos tur skolas direktors, vai viņu skaņo, teiksim, tur administrācijas kaut kāds speciālists, lai viņā būtu tāds saturs, kas ļautu automatizēt šo te rēķinu tālāku apstrādi. Tātad, piemēram, varbūt ne visi, kas ir tuvi ar grāmatvedību, zina, kādi nāk rēķini pašvaldībām par elektrību, vai kādi nāk rēķini par mobiliem sakariem, vai par tiem pašiem komunāliem pakalpojumiem, kur tev tev ir viens ļoti garš rēķins ar ļoti daudz rindām, un tagad grāmatvedis pusdienu velta, lai šo rēķinu salikt pa pareizām struktūru vienībām, respektīvi pa pareizām budžeta pozīcijām, kuru mobilo telefonu kurš apmaksā, vai arī otrā gadījumā, teiksim, ienāk ļoti daudz rēķini, kas ir katrai struktūru vienībai. Tas, ko mēs gribam panākt, novienoties šiem te sadarbības partneriem, kas strādā, lai tiešām šī daļa būtu automātiskāka. Tātad ne tikai e-rēķins kā standarts, kas pārvada datus, bet lai, teiksim, mēs varētu arī šo nākamo efektivitātes līmeni pacelt. Un vēl viena lieta ir tas, kas žēl, kad varbūt publiskā pārvalde jau ir pazudusi no šīs diskusijas, bet tas svarīgākais ir, kas arī no Lienas pavīdēja par uzņēmējiem. Un mums ne tikai varbūt ir valsts līmenī jādomā par to, kā uzlikt kaut kādu jaunu pienākumu, bet, kā jau Liena minēja, kā mēs varam šo pienākumu padarīt dabisku, vienkāršu. Ja, teiksim, ir jāņem vērā, ka Latvijā lielākā daļa, ka es nesamalojos, bet man liekas 90% uzņēmēju ir mikro un mazie. Pat ne vidējie, mikro un mazie. Tātad mazie tas ir līdz 10 darbiniekiem. Šādos uzņēmumos parasti grāmatvedība ir ārpakalpojumā. Šādos uzņēmumos parasti rēķinu sagatavo uzņēmumu vadītājs. Wordā, Excelī, tā kā viņš to darīja. Un man liekas, valsts līmenī mums ir bišķīt jāpadomā par to, kā šim te uzņēmējam, kurš visticamāk ir ļoti tāls no IT, kā viņam, teiksim, to tiešām pasniegt tā, lai tas iedod viņam vienkāršāku to rīcības veidu un efektīvāku, nekā viņš to darīja pirms tam. Un lai tiešām tas risinājums aiziet. Un faktiski finišējot ar šo e-rēķinu tēmu, man negribētos sagaidīt, kad mēs pēc 2 gadiem šeit runājam par šo pašu jautājumu, tad, kad mēs esam 28. gada priekšrokarā, kad e-rēķiniem būtu jāaiziet, un mēs neko neesam par šiem 2 gadiem izdarījuši.
Līdz ar to es ļoti sagaidītu, ka, teiksim, un es ceru, ka tiešām pašvaldības, un paldies jums tām pašvaldībām, kas aktīvi to dara, cenšas šos ērēķinus lietot, lai pa šiem gadiem, līdz mums pienāks tas obligātuma brīdis, mēs tiešām ieviestu šo praksi, un mēs varētu lepoties ar kārtējo, teiksim, digitalizācijas sasniegumu, kur mūsu procesi ir efektīvāki, tieši kas saistīti ir ar rēķinu apstrādi, rēķinu apmaksu un tā tālāk. Nu, jā, to procesu nedaudz arī paplašinot un par procesu transformāciju runājot, arī Sandu gribas iesaistīt. Iepriekš jau sacījāt par to, ka vīzija svarīga, protams, pirmajā vietā darbinieku arī vadības atbalsta, tehniskie risinājumi. Kā ir Preiļu novada pašvaldībā? Kā vadība novada atbalsta šādus digitālās transformācijas procesus, kur, kā mēs zinām, pamatā tomēr arī viss sākas ar cilvēkiem, nevis tikai ar tehnoloģiju ieviešanu, bet ar attieksmes maiņu? Ja tas izpildītājs pats nebūtu gatavs to zīmogu nolikt plauktā, tad tas arī nenotiktu. Ar piemēru viss sākas, jā, domāju. Piemēru. Jā, nu, arī par vecumiem. Tas, starp citu, arī jautājums no publikas. Pašvaldībās darbinieku vecumi ir dažādi. Līdz ar to arī digitālās prasmes dažādas, kā palīdzēt pieņemt un izmantot MI un dažādas risinājumus darba vidē. Nu, kā tad ir bijis Preiļos, piemēram? Ir tā, ka tad, kad tā vīzija aiziet, ir tehniskais risinājums, un tad jau tā arī ir, ka tiek gan mūsu IT daļa iesaistās ar atbalstu, un tie, teiksim, pats sākums arī ar kadru sistēmu aiziet centrāla administrācijā, lai pārējās struktūra vienībās varētu to pašu viens otru tie apmāca, parāda, rāda, daram. Un tad, kad ir tā, kad process jau aiziet un iestrādājas, arī tie, kas sākumā bija ļoti skeptiski, tad ir tā, ka viņam paši, bet man liekas, ka šeit vēl šito varētu uzlabot. Tie ir galvenie virzītāji beigās. Jo sanāk tā, ka tas ir kā lavīna aiziet, kā sniega pika no kalna. Sākumā maza, un tad, kad paliek lielāka, un tad arī pārējiem liekas, ka tas ir forši. Lai gan sākumā pretestība ir arī no pašiem darbiniekiem, kas tā kā, nevēlas pārmaiņas, jo mums taču viss strādā, viss taču ir tik labi. Mums ir tāda sistēma, un viss notiek, un kāpēc kaut ko vajadzētu mainīt? Bet tie darbi, no kuriem vai procesi, no kuriem būtu jāatsakās, tādas fiziskas veikšanas primāri, kur var pāriet uz ciparu vidi, kuras tās jomas ir. Es pieļauju, tas, kas varbūt jau jums ir izdarīts, piemēram, bet tad vienkārši kā izplatot vārdu, vēlreiz summarizējot. Tāpat grāmatvedība, pirmkārt, transports. Grāmatvedība, tas ir noteikti, jā. Kā ir Svetbankā, teiksim, ar procesu pilnveides kontroli? Noteikti tiek kaut kas ieviests, un noteikti arī ir stāsts, jo iepriekš izskanējis par auditu no malas, vai pašu iekšēju auditu, jo reizēm varbūt tu domā, ka tu pilnveidojies īstenībā pretējā virzienā iet varbūt. Nē, mums ir audita funkcija kā tāda bankai, tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām mūs uzrauga arī Eiropas centrālā banka. Mums ir tik daudz to uzraugāmo objektu. Tad vēl ir Latvijas banka un tā tālāk un tā projām. Bet tā ir katra paša vadītāja atbildība, jo ir noteikti vienkārši mērķi. Tev ir jāsasniedz zināmi ieņēmumu vai ietaupījumu mērķi, kā rezultātā vadītāji, nodaļu pārvalžu vadītāji ir spiesti vienkārši domāt, kur tad mums vēl kaut ko uzlabot. Vai mums ir jāuzlabo, piemēram, kaut kāda produktu pārdošana, lai mēs ieņēmumus palielinātu, vai atkal, ja mums ir uzsvars uz izmaksām, kā tas ir pašreiz visā valstī, tad protams, tad skatās uz tām lietām, kuras jau minēju. Tad mana komanda ir tā, kas nāk un, mēs neesam audits, bet mēs esam tāda, iekšējie konsultanti, kas atnāk un paskata, kā jums ir uzdibūvēti procesi, kā jums ir sadalītas atbildības, kā tās atbildības vai kaut kur nenokrīt kaut kas tā saka starp skrēsliem, vai kaut kas netiek darīts dubultā. Un tad mēs skatāmies uz tie saucamiem kvantitīviem datiem. Tas ir jebkas finansu dati, cik daudz darbinieki, kādas kompetences, ļoti konkrēti procedūra apraksti, kā komitejas ir veidotas. Un tad mēs ejam un skatāmies kvalitatīvos datus, jeb tā saucamās, tas ir, kas nav kvantificējams. Mēs intervējam pārvalžu vadītājus un izvēlamies arī 1-2 darbiniekus, kuriem mēs
sēžam blakus, tā kā ēnojam un paskatāmies, kā tā viena vai otra problēma, par ko, ko mēs cenšamies atrisināt. Varbūt vienā jomā mēs gribam uzlabot kaut kādu procesu, tad tas mērķis būs savādāks. Ja mēs gribam samazināt darbinieku skaitu, tad kā mēs varam samazināt plūsmu vai vēl kaut ko, izējot no tā, mēs intervējam darbiniekus un arī pasēžam viņam blakus, jo patiesībā, kā jūs zinat, vēlns ir detaļās. Un, starp citu, ļoti interesanti, mums bankā pēdējā laikā ir parādījusies tāda, it sevišķi Svedbanka Latvija, ir kaut kā vairāk paķērusi tāda darbinieku rotācija, kur arī valde veicina, ka darbinieks uz laiku, uz gadu, pusotru pamainās ar pilnīgi citu darbinieku vietām. Un ir ļoti interesanti rezultāti, un ir ļoti interesants, jo darbinieks, kā tu esi vadītājs, tu saproti, kā komandu vadīt, jā? Ok, labi, tu varbūt nepārzini vienu vai otru detaļas, bet no sākuma tu principā, kā saka, iebrauc un spēj saprast. Un tur arī nāk ļoti interesants lietas. Sen apakaļ mums bija viena tāda prakse, ka filiāļu vadītāji vienā reģionā samainījās vietām. Es neatceros, vai bija viena diena vai divas. Viņi samainījās savā vietā, un viņiem bija aizbraucot prom no tās filiāles jāatstāja vēstulīt tam īstajām filiāles vadītājiem ar uzlabojumiem. Jo viņš jau zina, tās filiāles strādā vairāk vai mazāk, tā specifika jau ir vienāda. Un arī ļoti interesants lietas, jo mums katram ir spēcīga viena vai otra lieta. Viens ir vairāk analītiķis, otrs vairāk organizētājs, trešais atkal iedvesmotājs. Un ja jums, kā vadītājiem savā jomā pietrūkst kaut kāda kompetence, vismaz arī, ko es cenšos savā komandā, dabūt tos darbiniekus, kur man nav spēcīga. Jo, ja man jāiet ar tādu analīzi kādā jomā, kur man jāizpēta dati, kur man jāsaprot procesi, kur man jārūt arī tās sensitīvās lietas, ja? Jo citreiz intervijā tu runājot, tu saproti, ja? Šite kaut kas nav, te kaut kas interesants tāds ir, ko man rāda dati, kā tas korelē. Un katram ir viens ir spēcīgāks tur, otrs ir spēcīgāks tur, un tad to saliekot kopā, tad arī tas rezultāts. Es mazliet aizgāju no tās atbildes. Jautājums, vai var intervēt darbinieku, kur iespējams atlaidīs pēc optimizācijas? Nē, tāpēc, ka mēs parasti izvēlamies intervijām mēs sakam, iedodiet top performer, ja, labākos darbiniekus, jo labākais darbinieks zina, kā var izdarīt kaut ko savādāk, nevis tā kā prasa ilgu laiku. Jo viņš jau ir atkodis fišku, viņš jau zina, ka var tur ar 2 soļiem izdarīt to, ko citi dara 7. Ja? Un mēs tieši ar tiem top spēlētājiem noskaidrojam arī, kur viņi redz tās uzlabojuma iespējas, jo patiesībā tās zināšanas, viņas ir jūsos. Un to, ko es veicinātu, es pieļauju, ka arī šādi stāsti, kā šie un arī iepriekšējie, kas jums ir bijuši pasākumi, nepietiek tikai dalīties ar informāciju tajās iknedēļas sanāksmēs, kas jums ir, vismaz es runāju par arī kā mums ir, ja, pieteikt, ok, šodien es izstāstīšu savu pieredzi stāstu par e-rēķina tur ievadīšanu kaut kādu vienu ļoti sīku un tiek parādīt soli par solīšiem, jo tad sāk, smadzenes sāk strādāt un sāk domāt, kā mēs to varētu, vai mēs to varam izdarīt. Braukt vienam pie otras ciemos, tā pieredzes apmaiņa, viņa ir neatsverama. Un vienīgi izdevumi ir jūsu komandējuma izdevumi. Tas ir viens no ieteikumiem, jau varbūt tiešām šo tematu arī apaļojot, jo laiks arī nepielūdzams skrien uz priekšu pašvaldību pārstāvēm, tad varbūt stāsts par to, cik vēl var tālāk iet, vai nav sasniegts jau zināms piesātinājums digitalizācijā, sasniedzot kaut kādu līmeni ar cilvēkiem, kas ir gatavi mainīties, un tad mēs nonākam pie kaut kādas stagnācijas, un vēl tālāk iet, tad jau ir 3 reizes vairāk jaudas vajadzīgs. Vai jūs redzat, ko vēl var pašvaldībā digitalizēt vai viedot, darīt citādāk ar to, jau pašlaik piepildīt to kapacitāti? Pieļauju, ka mums būtu lieliski, ja mums būtu līgumi kopā ar grāmatvedības datiem, jo viņi sasaistītos un sistēma nokliektos, ka šim uzņēmējam jau ir sasniegts limits vai cīks jauns iepirkums. Mums tas nav. Mums ir vienkārši jātaisa atskaitītas, jāvelk ārā. Bet tā būtu jau tāda pašvaldības specifika, vai mēs kaut ko mainam iekšēji. Bet noteikti, ka ir. Kur varat vēl augt, Sandra, jūsuprāt, Preļi digitalizācijā?
Ir lietas, kas vienkārši ir jau strādā, bet ir jāuzlabo. Šodien tā kā viena no tēmām sākumā likās, kas varētu stāstīt arī par to, kā mums līgumi sasaistās kopā ar mūsu rēķiniem, lai redzētu izpildes. Jo likās, ka it kā mums strādā. Mēs papētījām, sapratām, cilvēciskais faktors kaut kur nospēlē un ne līdz galam strādā. Ir vienkārši lietas, procesi, kas vienkārši ir iesākti darīt, un viņi vienkārši ir jāuzlabo, lai viņi tiešām sāk strādāt pavisam tā kā efektīvi. Varbūt šajā brīdī tad no digitalizācijas diskusijas pie digitalizācijas rīku prakses mēs arī dosimies, teiksim, paldies šīs sarunas dalībniekiem par piedalīšanos. Paldies!